Mēs turpinām un dodamies tālāk izdzīvot nākamo dzīvi. Un šī dzīve saucās precības laulības. Kāpēc gan ne? Tāds ceļš arī pastāv. Un daudziem tas vispār liekas kā vienīgais iespējamais. Un man jūs uzreiz ir jāpabrīdina, ka kādam šie manis teiktie vārdi liksies skarbi, īpaši meitenēm, bet caur sāpēm vieglāk aiziet patiesība. Vairums meiteņu sapņo par princi. Par princi, kurš ienāks pa manām dzīvokļa durvīm un aizvedīs mani uz savu karaļvalsti. Tikai prinči šajā pasaulē ir maz. Visām noteikti nepietiks. No kurienes tad patiesībā ir radusies šī doma, ka noteikti vajag princi un neko citu? Viss ļoti vienkārši. Vainīgas ir pasakas. Pateicoties pasakām, bērnam formējās pasaules priekšstats, un tālāk šis modelis pāriet uz pieaugušo dzīvi. Psiholoģijā ļoti plaši tiek pielietota pasaku terapija. Tā ir iedvesmošana un programmēšana. Un šo pasaku rezultātā mēs redzam veselu rindu ar neapmierinātām princesēm rozā brillēs, kuras ir pārliecinātas, ka vajag tikai nedaudz pagaidīt, jo princis jau ir ceļā. Bet atcerēsimies, kas visbiežāk notiek pasakās. Reiz dzīvoja meitene, visbiežāk nabadzīga, kura izvairījās no cilvēkiem, kura nevarēja nevienam neko pateikt pretī, kura pacietīgi saņēma visas pļaukas un apvainojumus, un kura sarunājās ar pelēm pagrabā. Un vēl viņa bija laipna un laba. Un, protams, galā šī pacietīgā cietēja iziet pie prinča. Tikai jautājums, kāda vēlna pēc? Šim princim ir jāizvēl šī nesabiedriskā netīrele. Kas šim princim par dīvainu tieksmi? Bet meitenes neuzdod sev šos jautājumus, jo viņas apmierina šī laimīgā fināla utopija. Jo tā ir ērtāk domāt, priecīgāk sapņot, ir kaut kāda cerība uz gaišu nākotni. Tad kāpēc princis izvēlas šādu pelnušķīti? Kāpēc viņam pēkšņi ir vajadzīga šī pelēkā pele, kurai nav ambīcijas, kurai nav mērķi, kura izvairās no cilvēkiem? Pieņemsim, ka mūsu varonei ir pārsteidzošs ķermenis un viņa ir nereāli skaista. Bet princis taču neatcerējās ne šo ķermeni, ne viņas seju. Ja mēs atcerēsimies, pasakā viņš vispār meklē nevis pēc sejas, bet pēc kurbītes izmēra, piedāvājot to piemērīt visām pēc kārtas. Jautājums, kāpēc visām grāfienēm, baronesēm, cēlām dāmām princis pat neskatās virsū, kāpēc viņš tika apsēsts ar šo nomākto nelaimīgo cietēju? Jautājumi krājas arvien vairāk un vairāk. Un tagad es piedāvāju pārnesties uz mūsu laiku. Pasakas mēs vairs neizlabosim, tāpēc tiksim skaidrībā ar mūsdienu realitātēm. Tātad